Nu jā, tātad, ko mēs šodien apgūsim, tas būs pašus tos principus, ja, nu, kāpēc es par to runāju, kāpēc ir svarīgi grāmatvedības konti, principi, jo no tā ir atkarīgs, cik veiksmīgi, ātri un tā tālāk mēs sagatavojam peļņas zaudējumu aprēķinu, vai ne? Un līdz ar to, nu, manuprāt, pats sākums šai tēmai, šai principam ir par to, kā es sastādu savu kontu plānu un kā es atzīstu šos savus izdevumus. Protams, ka man ir jābūt grāmatvedības politikai, ja, kur tas viss ir aprakstīts, bet nu, šeit mēs runāsim vispārīgi. Un, protams, arī ietekme uz nodokļiem. Te ir ļoti svarīgi tas, kad ir pirktie, tad tas atslēgas vārds pirktie materiāli un preces, ja, nevis tas, ko es esmu pats saražojis. Un gada pārskata likumā ir minēts, ka katra perioda beigās šie krājumi jānovērtē iegādes pašizmaksā vai bilances sagatavošanas dienā zemākajā tirgus vērtībā. Kāpēc man te tas jautājums, vai to darām? Vēl viens piemērs darba devējiem ar 13 darbiniekiem ir koplīgums arī, kas paredz ēdināšanas izdevumus, nosakot, ka katram gadā var būt 645 eiro. Ja, tad iekšējā kārtība. Jā, un tad ir vēl tādi interesantie izdevumi, kas varētu rasties. Piemēram, jums ir kaķis vai suns vai papagailis vai zivtiņa akvārijas. Un tad ir jautājums, kas tie būs par izdevumiem. Te var būt dažādi varianti. Citiem kaķis ir peļu ķērājs, jā, tātad nodarbojas strādā īstenībā. Citiem viņš ir kā talismans, tātad zīmols, piemēram, turībai, zinat, ja ka viņiem arī ir šis kaķis, nu reāli, ir reāls kaķis, uz kura pamata arī ir šis te logo veidots. Nu, tad darījuma partneru, sadarbības partneru uzņemšanai, maltīšu rīkošanai, paskaidrošu arī to, kas ir darījuma partners un sadarbības partners, jo tās ir tomēr divas, nu, negluži dažādas lietas, bet atšķirīgas. Ja? Tad ir arī, nu, liekas, nu, viens un tas pats, bet nē, tas nav viens un tas pats. Un tad ir šie mazvērtīgie priekšmeti. Šo telpu aprīkojums, vērtējums atbilstoši vispārīgai mūsdienu izpratnei par labiem darba apstākļiem. Kur tas rakstīts? Nav. Ja? Kārtējo reizi viens tāds interesantais punktiņš, ja, par, nu, kur ir skaisti uzrakstīts, bet nav paskaidrots, nu, ko tas vispār nozīmē. Ja kas tad ir tā atbilstoši vispārējai mūsdienu izpratnei par labiem darba apstākļiem? Teambuilding, jeb saucamie komandas veidošanas pasākumi, komandas saliedēšanas pasākumi. Ja, tā kā nu, teambuilding šobrīd mums arī ļoti daudz piedāvā ārpakalpojumā. Līdz ar to, ja jums tādi izdevumi ir, jums ir vienkārši rēķins no kādas organizācijas, kas to organizē, un jūs varat iekļaut jau visu šo rēķinu kopīgi personāla ilgspējas pasākumu izdevumos, vai ne? Tā kā tur, nu, salīdzinoši viegli. Ja viņi jums pretī dod biļetes uz šīm spēlēm, tas ir labums, ko jūs dabūt atlīdzības raksturs. Ja? Tātad jūsu ziedojums vairs neskaitās filantropisks. Jūs kaut ko saņēmāt pretī. Tātad arī šajā gadījumā nodokļu atlaides izmantot nedrīkst. Debitora parāda piedziņa tiesas ceļā nav iespējama liederīga apsvērumu dēļ, ja, un te tā parāda summa, cik bija 500, ja nemaldos, eiro, ja? Bet jebkurā gadījumā parāda summa ir mazāka nekā ar tās atgūšanu saistītie izdevumi. Ja? Tad tiesāšanās man izmaksās dārgāk. Tad, jā, 500 eiro. Šajā gadījumā atkal līdz 500, ja man šādi gadījumi, nu, situācija rodās, ja, es arī varu nemaksāt ujieni. Bet atceramies, ka ir arī 9. pants, kur ir noteikts, ka man ir viss bijis jāizdara.